Es šodien gribētu parunāt par upuri. Tāds vārds, kuram pasaulē pamatā ir tikai negatīvs nosaukums, ja, upuris. Ja, cik tur upuri, cik notika kaut kāds negadījums vai kāds uzbrukums, un tur ir upuri, parasti ir upuri. Un, kad mēs dzirdam šo vārdu, viņš ir ļoti tāds wow, baiss. Bet īstenībā, kad mēs skatāmies no Bībeles, tad mēs redzam, ka šim vārdam tomēr ir divpusēja nozīme. Ir negatīvā un arī ir pozitīvā. Un, kad mēs skatāmies uz Kristu, un lielākais upuris, kuru kāds ir pienesis, tas ir Jēzus. No upura negatīvās puses, tas ir tas, kas bija noticis pret manu gribu. Cilvēks gribēja dzīvot, bet viņam bija atņemta dzīvība. Viņš kļuva par upuri, tas bija pret viņa gribu. Bet, kad mēs runājam par labvēlīgo upuri, tas nozīmē, ka pats pēc savas labās gribas cilvēks atnes upuri vai uzupurējās. Tas nav pat ziedojums. Ziedojums, es saprotu, tas ir tas, kas pieder tev. Daži saka, 10. tiesa mēs ziedojam. Nē, tas nepieder tev, tas pieder Dievam, tu vienkārši viņu atnes. Tāpēc Bībele teiks, atnesiet katru savu 10. tiesu, tas nepieder tev. Ja tu to notur, tad Bībele sauc, jā, ka jūs man apzogat. Bet pārējais 90 tie ir tavi. Tu vari darīt, ko tu gribi. Un tāpēc Dievs saka, ka labprātīgu devēju Dievs mīl. Tātad es no labā prāta, es no sirds, es to varu paturēt, bet es to ziedoju. Es zinu, ir mācītāji, tas Roberts Moris, viņu saņēma no Dieva atklās, ka māja jāuzdāvina. Tas bija viņu brīvprātīgais ceļa sākumā, kad viņi bija daudz mašīnas ziedojumi. Tādu upuri bija pienes, tad sievai, ka jautāja par to, ka tas ir normāli. Viņa saka, mans vīrs agrāk bija narkomāns, un viņš visu nesa projām, visu izlietoja savām kārībām, bet šodien man ir prieks, ka mans vīrs var kaut ko noziedot, ka viņam ir. Un, protams, Dievs viņu svētīja, liela draudze, gan vispārējais. Tas viss ir pēc Dieva gribas, ko Dievs ar klusu balstiņu ir pateicis, ka tev tas ir jāizdara. Un, protams, cilvēks var pateikt, laikam Sātans man kārdina, ka parasti kaut ko atdot, vai laikam to nevar būt Dieva balss. Ja? Bet tur ir tā iemācīšanās, ka tas ir tas, ko tas kungs man saka, un ka Dievs mani svētīs. Tas ir mans tā kā ticības pārbaudījums, kā tas bija ar Ābrahāmu. Ja? Kad Dievs viņam pateica tādu, ko liekas nevar pateikt Dievs. Ja? Bet viņš zināja Dieva balsi, kad atnes to, ko tu mīli pašu dārgāko. Atceraties? Un tas bija tā, ja Ābrahāms nezinātu Dieva balsi, noteikti Dievs nemaz to nebūtu uz viņu runājis. Viņš pateikt, nē, tas nav iespējams. Bet tas ir tas, ko Dievs šodien grib mūs iemācīt, lai mēs visu daram uz viņa vārda pamata, jo vispārējais tas ir fanātisms. Ja Pēters kāptu ārā no laivas un ietu tanī vētrā, un viņš nebūtu dzirdējis Dieva balsi, kā jūs domājat, Pēters ietu pa ūdens virs? Es arī saņemšu, es arī iešu, es darīšu. Iziet un viss, un labi, ka pie laivas uzspēja noķerties. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs dzirdam tā kunga balsi. Un viss tomēr sākās no viņa, ka vislielākais upuris, kāds ir atnesis, tas ir Jēzus. Un interesanti, ka Jēzus to darījis nav priekš sevis, bet to viņš ir darījis priekš cita. Un ja mēs arī sakam, mēs jau to Dievam upurējam, es jau nodevu sevi Dievam par upuri, faktiski visu, ko mēs darām Dievam, to mēs darām sev. Un Dievs ir sagatavojis atmaksu mums. Un, protams, tā ir tā atklāsme cilvēka dzīvē, ka jo vairāk es būšu paklausīgs, jo vairāk es nodošos, jo lielāks svaidījums manā dzīvē būs. Mēs redzam no rakstiem, ka tie cilvēki, kas izmainīja vēsturi, un tie cilvēki, kas bija ļoti dedzīgi, kuru dzīve vienkārši bija aizraujoša, viņi bija ietekmīga, par kuriem pēc tam ilgi vēl runāja, tie bija cilvēki, kuri bija pilnībā sevi nodevuši Dievam. Un runājot par Jēzu Kristu kā par lielāko upuri, mēs redzam, viņa dzīvē bija deksme. Un vienmēr atcerieties no Bībeles, kad mēs skatāmies, kad cilvēki pēc Dieva vārda, kā tas bija Elija, kurš Karmela kalnā atnesa upuri un teica, Dievs, es esmu tavs kalps un esmu visu izdarījis pēc tava vārda. Un viņš to upuri sagatavoja tajā laikā, kad tika pienesti upuri.
Un viņš to sagatavoja pareizajā vietā, un pareizu upuri paņēma. Viņš to nedarīja no sava prāta, redzat? Tātad visi upuri, kuri tiek pienest, tas nav kaut kā man tā likās, vai es tā gribētu, kurā laikā es gribētu, bet Elija visu izdarīja atšķirībā no Bāla kalpiem. Izdarīja visu pēc Dieva vārdu. Viņš teica, esmu tavs kalps, esmu izdarījis pēc tavu vārdu. Un kas notika? Nonāca uguns un aprīja to. Tātad mēs ejam uz to, es gribētu, lai šodien mēs saņemtu to atklāsmi, pēc kā mēs to vispār šodien runājam. Lai tava dzīve paliek ugunīgāka, lai uz tavas dzīves būtu vairāk svaidījuma, lai caur tavu dzīvi izietu vairāk svētības, garīgas un materiālas. Un tas viss sākās ar to, kad cilvēks sevi noliek par upuri. Dzīvība sākās ar nāvi. Ja Jēzus Kristus nebūtu sevi pienesis par upuri, nebūtu miris, tad nebūtu arī augšām celšanās. Tātad no sākuma viss tas notiek nespēkā, vājībā, zaudējumā. Jēzus zaudēja dzīvi, zaudēja mācekļus, vispār neveiksme, bet augšām cēlās 3. dienā spēkā. Un tam visam tomēr vajadzīga ir ticība. Es saku, Dievs, pilnībā es viss tavs. Es neko sev neatstāju. Tad Dievs arī pilnībā tevi vedīs pēc tā plāna, kuru viņš ir paredzējis, tāpēc, ka tevis vairs nav. Un tādi cilvēki ir sātanam bīstami. Atcerieties jums par Erlošu Tegenu, kurš nodevās uz 100% Dievam. Un viņš iemīlēja savu nākamo sievu ļoti spēcīgi, bet tomēr viņš lika Dievam zīmi. Dievs, esmu nodevies pilnībā tev. Un es lūkšu roku savai līgavai. Viņš jau vecs gados, viņš ir tādā Zulu ciematā Āfrikā kalpo, viņam ļoti liela draudze, ļoti spēcīgi tur viss notiek. Viņš rakstīja to vēstos savai līgavai un teica tā, zīmi Dievu priekšā noliek. Ja viņa kaut 1% paņems no manas nodošanās tev, es tad neeju šo ceļu, un tad tas nav no tevis. Un tad viņš uzrakstīja viņai tur mīļāt, es esmu nodevis Dievam sevi uz 100%. Cik no šīm 100% tu gribētu, lai tas paliktu pie tevis, lai tas būtu tavs, es to nodotu tev. Un viņa raksta viņam atpakaļ. Dārgais Erlo, slava Dievam, ka tu esi Dievam sevi nodevis uz 100% kalpošanai. Arī es savā laikā nodevu sevi Dievam uz 100%. Un es tev piedāvāju, lai tu savus 100% un es savus 100%, lai mēs saliekam kopā un kalpojam tālāk Dievam uz 200%. Un tiešām tas ir tas pārējais, kas šodien ļoti spēcīgi kalpo. Tāpēc, ja abi divi nodušies, tur nebūs jautājumi, kāpēc tu man zeķibīgs nopirku, es tev teicu, dēļ 20, tu nopirka dēļ 40. Un sākās tur kaut ko ķīvēties, kāpēc? Tāpēc, ka abi divi vēl ir dzīvi. Tāpēc, ka vēl tur joprojām viss tas, un mēs neskatāmies uz Kristu, mēs neskatāmies uz to, kas ir pienesis sevi pašu par upuri mums, un tāpēc, tagad mēs skatāmies uz to lielāku upuri, un ka mēs skatāmies par arī vecajā derībā uz visiem upuriem. Lasam tur, cerēs tie upuri, tur tādu, vissadedzinamais upuris, ja? Līgojamais upuris, maizes upuris. Ziniet, tas viss bija norādīts uz Jēzu. Bībelē teiks, izpētiet rakstus, jo jūs domājat caur viņiem iegūtu mūžīgo dzīvību, bet viņi liecina par mani. Viņš teica, par rakstiem tā ir vecā derība, toreiz vēl nebija jaunās derības, ja es teicu. Izpētiet rakstus un redzēsiet, ka tie visi upuri, tas viss bija runāts par Jēzu, un ir tas viss sadedzinājumais upuris, ja, kad viss pilnībā sadedzinās. Un tas bija Jēzus. Pilnībā. Un tad, kad viņam atnāca kārdinājums, varbūt tev iet tomēr pa savu ceļu. Un tieši tanī brīdī, kad visu grūtākais, tad var redzēt, kam cilvēks dzīvo. Un viņš teica, tēvs, tomēr ne mans prāts, ne mana griba, bet tava griba, lai notiek. Kāpēc viņš varēja tajā dienā to pateikt? Es arī būšu kā Jēzus, ka man atnāks pārbaudījums pie spoguļa trenējos. Es arī tāpat pateikšu. Tēvs, ne mana griba, bet tava griba, lai notiek. Es šo biķeri tomēr dzeršu. Ziniet, ar treniņiem pie spoguļa tā nesanāks. Ja es uztrenēšu, aizmirsīsi. Izlīdīs ārā. Kā var vispār tā, kas pa bezkaunību? Un tur būs kaut kas iekšējs pavisam cits. Bet kā Jēzum, tā arī Stefanam, kad viņu nomētāja ar akmeņiem, bija viens. Ziniet, ko Stefans teica? Dievs, kungs,
piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Un viņš tā arī nomira, nomētājot viņu. Tas bija viņa iekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš dzīvoja Jēzu. Viņš jau bija nomiris. Tāpēc viņam arī mirt nebija bailes. Viņš jau dzīvoja tam kungam. Viņš jau bija ar to kungu. Tāpēc, kad viņu nomētāja, viņš skatījās uz kurien, nevis uz tiem, kurš meta. O tie izdzīvoši noķerš tevi. Pa vienam, pēc tam pa vienam. Tas ir tāds drošs stāvoklis, kad cilvēks ir palicis par upuri, kā Pāvils saka, upura dēļ. Ja tev nav Golgāta izprat, ja tev nav Kristus, tad tu esi fanātiķis, tieši reliģios fanātiķis. Pie manis bija atbrauc draugs no Amerikas. Un viņš saka, pēc tās sanāks, pēc tās sadraudzes, viņš saka, Andri, es tev ļoti lūdzu, neatnes tikai par upuri brālībai šos cilvēkus. Un es sapratu, ko viņš grib pateikt. Ka ja es sākšu tos cilvēciskos kaut kādus baušļus uzlikt uz cilvēkiem, un cilvēki, kuri grib tiešām dzīvot pēc Dievu baušļiem, teiks, piedod, man tas kaut kā nav saprotams, man tas nav pieņemams, es meklēšu kaut kādu savu grupiņu. Ja? Un cilvēki vienkārši, viņi negribēja paklausīt patiesībai, bet īstenībā tā ir tava patiesība, bet tā nav bibliskā patiesība. Ja? Tāpēc ir bieži tādi reliģiozās lietas, kuras tiek saceltas un sadarītas, kurām cilvēki nododās. Piemēram, Bībelē teiks, ka pēdējo laiku zīme būs, ka cilvēki aizliegs viltus mācītāju, tas būs viltus gars, ja? 4. nodaļa, 1. Timoteja 4. nodaļa, tur no 1. Ja? pānta līdz 5. Tur ir teiks, ka būs pēdējā zīme tāda, ka aizliegs doties laulībā, aizliegs kaut kādus ēdienus, un cilvēks svēti, es nododos, nebūšu, es būšu par upuri Dievam, es neprecēšos. Un pēc tam staigā un tikai laizās uz sievietēm skatās. Bet saprotu, tas ir reliģios, tas tevi saistī, kā man viena zvana un saka, mācītāji, es noskatījos, es biju tā par jums sajūsmā, bet uzzināju, ka jums ir bērni. Un daudz. Kā mācītājiem vispār var būt bērni? Un saprot, cilvēkam, jo tas reliģiozais, viņam tāda izprata, ka ja māca, tad viņiem nedrīkst būt bērni, viņam nedrīkst būt sievas. Un saprot, tas ir tāds cilvēki pienest, man cerēs pat žēl, es redzu tādu, piedodiet, man cerēs ir žēl tos cilvēkus saģērbušies, apauguši, un es domāju, ja to viņam nodziet, kāds viņš būtu saģērbtā normāli, kā būtu? Man liekas, ka viņš pat labāk sevi jūs, nevis tāds noskumis, ja? Bet viņš ir svēti apsolījis Dievam. Un bieži vien tie solījumi, viss tas cilvēciskais rada to, ka cilvēki pakluso. Viņi pakluso, dara kaut kādas lietas. Tāpēc ienaidnieks tādā veidā noķer šos cilvēkus. Ja? Tāpēc mums ļoti svarīgi, lai ir tikai Jēzus krusts. Es šī krusta dēļ, Pāvils saka, es sevi nodevu pilnībā kalpošanai. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus asīn dēļ, Jēzus krusta dēļ man ir šī izpratne. Un tāpēc es saprotu, ka vislabākais, kā mēs vakar bijām ciemos, viens māsas un viņai meitiņa, kuru vēl pagaidām uz ceļa ir pie Jēzus, un jautā, kāpēc jūs tā, kāpēc jūs aizbraucāt no Rīgas, kāpēc jūs tā aizgājāt Dievam pakaļ? Es saku, tāpēc, ka tā ir mana misija, tas ir mans aicinājums, un es sapratu, ka nekas nav vērtīgāk šeit virs zemes kā cilvēka dvēsele. Jo tas paliks mūžībā. Un cik es varēšu investēties dvēselēs, cik cilvēki paliks ar Kristu sekmīgi, laimīgi, piepildīti, un viņi darīs arī citus par tādiem. Tas ir tas mūžīgais, tas ir tas paliekamais, un tas ir tas vērtīgais, kam ir jēga nodoties pilnībā. Un par to domāt dienām, un es varu pateikt par dienām un naktīm domāt, un pat lūgt. Un domāt, ja par finansēm, tad domāt tikai tā, kā var tanī visā ieguldīt maksimāli. Jēzus visvairāk runāja par naudu, pat par debesīm tik daudz nerunāja. Tas, nauda, ļaunums, jā, bet ieeja veikalā un ļaunuma nav.
Un tā kā būtu vairāk tā ļaunuma, būtu foršāk. Un mēs arī no tā, ka mums nav, mēs arī nedomājam par to, ka mēs varētu, ja mums būtu. Tāpēc visam ir attieksme. 10. nodaļa Ebrejiem no 5. līdz 14. pantam. Tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka, upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri tev nav patikuši, tad es sacīju, raugi, es nāku, grāmatā par mani ir rakstīts, tavu prātu darīt, ak Dievs. Iepriekš sacījis upurus un dāvanas un dedzināmos upurus un grēku upurus, kas pēc bauslības tiek upurēti, tu neesi gribējis, un tie nav tev patikuši. Tad viņš sacīja, raugi, es nāku tavu prātu darīt. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otro. Tātad viņš upurus nomet malā, viņš saka, tagad būšu es par upuri. Vecā derība ar visiem tiem upuriem, tūkstošiem, tām asinīm izlietajām, viņas nekad nevarēja padarīt pilnīgus sirdsapziņā tos, kas nāca ar tiem pie Dieva. Bet tas tikai varēja apsekt to iekšējo vainu. Bet Jēzus, tas pilnīgais upuris, atnāca un atnesa pašu labāko priekš mums. Un tāpēc tālāk ir teikts tā. Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti pavisam. Svētuma jautājums ir atrisināts. Caur Jēzu Kristu es esmu atdalīts. Svēts, tas nozīmē atdalīts no grēka priekš Dieva. Es piedaru ne pa pusē, bet uz 100% Dievam esmu izpirkts ar Jēzus Kristus asinīm, un es esmu viņa īpašums. Es esmu nodevies tagad Dievam. Jo pasies tālāk ir teikts tā. Un katrs priesteris gan ikdienas stāv kalpodams un bieži to pašu upurus upurēdams, kas nekad nevar iznīcināt grēkus, bet viņš vienu upuru par grēkiem upurējis uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas, joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tiks likti viņa kāju pameslam. Ienaidnieki tie, kas nepieņem Jēzu Kristu, kuri ir ienaidā ar Dievu pēc saviem grēkiem, pēc sava nodoma, ka man Dievs nav vajadzīgs, es pats esmu sev Dievs un pats sev likteņa lēmējs. Un tālāk ir teikt 14. pantā, jo ar vienu upuru viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Tad mēs esam Kristu pilnīgi, mēs esam pieņemami. Dievs, kad mēs atnāksim debesīs, ja mēs laik bijām paļaujušies uz šo upuri, uz to, ko Dievs mums ir sagatavojis, un ka mēs ļoti ticam viņa asinīm un viņa miesai, ka tas ir tas, kas man ir atvēris debesis, ka Jēzus ir tās durvis, kas dod man mūžību, tad es pilnībā, kā arī Bībelē teiks, 1. Pētera, 1. nodaļa, 13. pants, tāpēc apjauzuši savu prāta gurnus un modri būdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlstību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Un vēl otrā tāda spēcīgā rakstuvieta ir kolosiešiem. Ja, kad mēs lasām kolosiešiem 1. nodaļu, 22. un 23. pāns, viņš tagad salīdzinājis, tad samierinājis, ja, savā cilvēciskā miesā izciesdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā, ja tikai paliksiet savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsties no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Tad viņš saprata, ka tam man pilnībā ir jānododās. Te ir teikts par to, ka pilnībā liekat cerību uz to, un pats Dievs būs tas, kas jūsos visu sasniegs. Jūsu uzdevums ir, master, ko drīkst darīt, ko nedrīkst. Tas bija mans pirmais, kad es atgriezos. Televizoru nedrīkst skatīties. Ok, jau 3 mēnešus pirms grēksūdzes neskatījos, salūza. Tā jau būtu noteikti. Ok, ko vēl nedrīkst? Man tik patīk, ka Krievu Bībelē nav tik skaidri tur tie vārdi. Patīk, Latvijas bija ļoti skaidri par kaut kādām lietām. Man tā patīk nedarīt, man tā patīk nedarīt. Un es tā kā tāds bauslības kalps jau palieku. Bet, tas, protams, ir mīlestība uz Dievu, tāpēc, ka es negribu ar kaut ko viņu sarūktināt. Bet principā, lai paliktu līdzīgs Jēzum, lai tava dzīve sāktu mainīties, tev vajag būt tikai attiecībās ar Jēzu. Vienkārši būt sarunā ar viņu.
visu laiku meklēt viņa vaigu un visu laiku būt pateicīgiem par to upuri, ka tur viss bija atrisināts par pagātni, par tagadni un par nākotni. Visi mani grēki jau bija izpirkti. Viss. Šis jautājums ir aizvērts. Tāpēc, ja nu kādreiz ir kaut kas, un kā es jau teicu, ja es pateiktu, ka es 1000 reizes pēc grēksūdzes, ka es pieņemu Jēzu, ka es esmu grēkojis, es pateikšu, esmu grēkojis 1000 reizes. 1000 reizes? Jā. Un es gāju, esmu pie Jēzus un teicu, Jēzus, piedod man. Es tiešām no sirds nožēloju. Un es biju nešaubīgi tālāk ejošs un kalpojošs, pat citreiz stāvot dievkalpojumā, palūdz piedošanu, kaut kas uzpeld, vai naktī pamodina Dievs un parāda kaut kādas situācijas, palūdz piedošanu un tālāk mierīgi guļu. Pēc 5 sekundēm. Kāpēc? Tāpēc, ka es ticu, ka Bībelē teikts 1. Jāņa 1.9. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams. Un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus, nevis vienu, bet kus pa pilnam. Un to pats Jānis saka, viņš jau to pašu vecs būdams saka, es arī bieži to. Un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja? Tātad šim upurim ir ļoti liels spēks. Un kāpēc tad nebija pieņemts Kaina upuris, kuru viņš gāja, vāca no augļiem, no tiem dārziņiem un atnesa to Dievam? Viņš gāja, viņš strādāja, viņš atnesa. Ko atnesa Ābels? Viņš atnesa dzīvnieku. Viņš atnesa upuri dzīvnieku. Un tas jau bija tas, ko Dievs, viņš saka, es uz šo upuri paskatos. Tāpēc, ka viņš izvēlējās šo ceļu, bija izlietas asinis. Un Dievs jau uz priekšu tā kā zīmīgā kārtā runāja, ka es ne tos upuris, kad tagad man ir jāizdara kaut kas, man tur jāizcīna. Dievs saka, nē, tas būs tavs upuris, kurš nebūs pieņemts. Tas būs tas, ar ko tu Dievu varēsi iepriecināt. Tu Dievu iepriecinās ar to, ka tu pieņemsi to, ko viņš jau izdarīs priekš tevis. Un uz tā pamata viņš tiešām teiks, vau, tu tā mani cieni, un tu tik ātri uz to reaģē, kad tu tici asinīm, ka viņi stāv ar tiešām tev vainas apziņu nomazgāt. Es pat šodien pamodos, man vainas apziņa par kādām lietām, riktī viņš sien virsū, tā kā pamaz, tu esi rakstījis raidījumus. Tev vajag vairāk raidījumus rakstīt. Slinks! Un tādus reāli, es Jēzus vārdā, apsūdzības gars, nosodījuma gars, es tev pavēlu iet prom. Ja Dievs arī kaut ko konstruktīvi runā, viņš runā, bet nevis, kad cilvēks tur naktīs, piemēram, mokās, un viņam nav izdeja, ka to pamāz, un viņš tā kā sāk, un ienādies pienāk, un mūsu sāk ar pletni dzīt, to vajag vairāk kalpot. Tu pamāz. Un saprotu, tā mēs paliekam, kā Jēzus saka, es jūs nesaucu par kalpiem, es jūs saucu par draugiem. Mums jābūt par draugiem, nevis par tādiem, kuri tagad centīsies, un mēs būs visu laiku neapmierināti, tāpēc, ka visu laiku ir pamāz. Cik grēts, cik aiziet bojā, un tu vēl neaizgāji pie viņiem, un viņi aizgāja, un tev būs vainas, ka tu neaizskrēji, ka tu viņam nepateici. Tāpēc viss mums pamatojas uz to, vai man Dievs bija to pavēlējis. Ko Dievs man vispār bija teicis? Vai es iegāju tanīs rāmjos, kurus Dievs bija nolīdz priekš man, kas ir tavs ceļš, tas ir šaurais ceļš, pa kuru tev bija jāiet, un tev tas bija jādara. Nevis to, ko es biju sadomājis un izplānojis, un tā ir tā pašizdomāta pašpazemošanās. Tā ir cilvēciskā reliģija vai pašizdomātie dievkalpojumi. Arī tāda var būt. Un Dievs saka, viņi mani velti cienu, un viņi velti man kalpo velti. Tā kā arī korban, atcerieties, arī 7.7. Marka evaņģēlijā. Cilvēks neciena tēti un mammu, viņš ir nodevies tāliekas, ka viņam ir izdevīgāk atnest uz baznīcu naudu. Viņi nodeva templim. Visi redzēja, cik forši viņš atnes tur lielu ziedojumu. Un vecāki toreiz bez pensijas, viņi saka, dēliņ, mums tā kā naudiņa, mums tā kā vajadzētu kaut kādu uzturlīdzekļus. Mammu, korban, tas ir Dievam par upuri. Es esmu Dievam noupurēju. Un tad jūs atļaujat neko tādam nedarīt, Dievs saka. Jūs āloties, jūs atmetat Dievu baušus, lai ieceltu savējos. Un viņš saka, velti jūs tādā veidā mani cienat, velti. Un tāpēc te ir ļoti svarīgi, lai viss man būtu uz tā pamata, ko Dievs ir paredzējis. Lai manā dzīvē būtu svētība.
Un lai tie upuri, kurus es pienesu, viņi tiešām būtu svaidīti, un tam tiešām pēc tam mēs redzam, ka būs labi rezultāti nākotnē. Otrais, ka mums jānodod sev paši par upuri. Ja, tātad mēs izpratām, kas ir Kristus, ka Kristus man viss ir iedevis, es palieku par to, kurš ir aizliedzis sevi, kurš Bībelē teikts, kas savu dzīvību nepazaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas nav manis cienīgs. Tātad, ja tu sevi nepazaudē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka man ir mans es, man ir mani plāni. Un Dievs nav pret taviem plāniem, bet pāri visam ir tā kunga prāts. Un tāpēc 9. nodaļā, pasties šeit ļoti spēcīgi, ir teikts, un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, tas, lai aizliedz pats sevi. Pirmais, aizliedz pats sevi. Tad es uzreiz nāku, tā ir tā pazemība, ka man jau ir saraksts ar lūkšanām, man ir saraksts ar ko es gribu, man ir jau savu izdomāts, ko es draudzē pat darīšu, bet te ir pirmais, es aizliedu sevi, ņemu savu krustu, un tur ir tā lieta, kad cilvēks saka, varbūt es tagad aprecēšos ar to cilvēku, un varbūt tas būs mans dzīves krusts, viņš piemēram ir alkoholiķis, narkomāns, un tas būs mans krusts. Es bieži saku, ziniet, tas būs tevis pašas paņemtais krusts. Un tad nežēlojies, ka tev ir ļoti grūti, saproti? Tāpēc te ir tādas nianses, kur tev jāpārbauda, vai tas ir tā kunga krusts. Un tāpēc te ir teiks tā, lai ņem savu krustu, ko tas kungs dod tādā sapratnē. Tā ir tā Dieva griba krusts. Ja? Starp manu un Dieva gribu. Es uz savu gribu lieku krustu. Viss nav. Būs tā, kā tas kungs gribēs, jo visu laiku ir tā cīņa, visu laiku. Reāli ir starp garu un starp miesu, kur ir acu kārība, miesas kārība, dzīves, viņa reāli visu laiku kliedz. Tāpēc nepārdzīvot, ja jums atnāk kaut kādas kārīgas domas, kaut kāda acu iekārošana, kaut kāds lepnumiņš paceļās tā dzīves lepnība, ja? Kaut ko man tā kā gribās, kaut ko pierādīt, kaut ko parādīt, ja? Tas var izlīst mums katram, tāpēc visu laiku iet šīs te cīņas. Protams, Bībelē teiks, nonāvējiet sevi visu to kaisli, visu to iekāri, visu tas, kas piedara pasaulē, ja? Nonāvējiet. Bet tu zini, tu viņu nonāvē, pēc tam tā kā transformers. Atkal. Pie kaut kādu konfliktu. It kā biju pazemi, jau viss neko man tur nevar aizcert. Vau, tomēr vēl ir kaut kas dzīvs. Tomēr atdzīvojās, tāpēc Pāvils saka, es katru dienu mirstu. Es katru dienu ar apziņu ceļos, ka es sev vairs nepiedaru, esmu Dieva īpašums, esmu nodevis sevi Dievam, un tagad visam jābūt tā, kā Dievs grib. Un tāpēc redzi, šeit ir teikts tā, un lai staigā man pakaļ, tas nozīmē, es iepazīstu Dievu, viņa ceļu, kā Jēzus Kristus dzīvoju, un es zinu viņa balsi. Jēzus saka, manas āvis zina manu balsi, un viņas man seko. Tā ir Dieva balss dzirdēšana. Kāpēc mēs sekojam pēc miesas? Tāpēc, ka mēs nedzirdam Jēzu. Tad, kam mums jābūt lūkšanās pirmajā vietā? Dievs, gribu dzirdēt tavu balsi. Mana lielākā dāvana, kuru tu man iedosi, es gribu būt gara vadīts. Un kad cilvēks ir gara vadīts, kuru gars vada, tad viņš miesas skārības savalda, un viņa dzīvē atnāk finanses, viņam atnāk gudrība, viņam atnāk cilvēki, un tas ir tas, ko Jēzus teica, mans jūgs ir patīkams, un mana nasta ir viegla. Tāpēc jābūt tā, ka man ir patīkami. Man patīkam no visa, kā es dzīvoju. Es skatos, kas man ir apkārt, man patīk tas. Es esmu tanī, ko tas kungs ir gribējis. Man reāli atnākot uz rauds, man patīk. Atnākot uz cilvēku, skatu, man patīk. Kāpēc? Tāpēc, ka tas kungs to ir devis. Tas ir no tā kunga nācis. Un redzi, tālāk ir teikts tā, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Tu gribēji laimi, tu gribēji piepildījumu, tu gribēji tiešām tādu gara pilnu dzīvi, bet tu viņu zaudēsi, nepiepildīsies. Tu joprojām visu laiku būsi tāds neapmierināts. Ir cilvēki, kur dzīvo ar upura sindromu. Visu laiku viņš tā kā upuris. Labi, tad nevajag.
labi, es jau kā es, man jau tā vienmēr ir. Tādas frāzes skan. Es vienmēr esmu atstātais, man vienmēr netiek, man jau vienmēr nelaimējās. Man jau no bērnības tā, es jau nevienam neesmu vajadzīgs vai vajadzīgu. Tādas frāzes. Man vienmēr tas sliktākais manā liktenī. Jā, Dievs jau viss mīl, tikai ne mani. Viņam tāda iekšēja no bērnības mentalitāte, caur atstumtību. Šis cilvēks bija ļoti spēcīgi kādreiz izmantots. Tāpēc es ticu, ka par upuru var kļūt tikai tas, kurš ir dziedināts no sākuma. Ja tu jau esi upuris un ar upura sindromu, tu nevarēsi sevi nodot Dievam. Tas ir brīvprātīgi, tas ir ar pamatojumu. Es saprotu, ka es uz 100%, es tāpēc esmu ugunīgs, tāpēc manī tas uguns deg, un kā tanī krūmā, ko mūs redzēja, un tas krūms aizdegās, un tas krūms nenodega, kāpēc tur bija Dievs bija nonācis, eņģelis Dievu ienācis, un tāpēc tas krūms deg un nenodega. Ja? Tas cilvēks, kurš kļūst par upuri, uz viņu nonāk Dieva uguns, un tas uguns deg, un tas cilvēks nepārdeg. Ejot caur grūtībām, viņš paliek vēl spēcīgāks un stiprāks. Tā kā ir teikts Marka evaņģēlī 9.49, ja esat lasījuši, ka katrs upuris būs ar sāli sālīts. Tāpēc, ka mēs iesim caur ugunīgiem pārbaudījumiem. Mēs iesim, mēs vienkārši Dievs, es eju. Tā nav komforta zona, kā Pāvelam bija. Viņš saka, visur vajāšanas. No katrā pilsētā meklē mani, lai kaut ko izdarītu man slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sludināja evaņģēliju, viņš bija efektīvs. Un tāpēc, ka viņš tāds bija, viņu mētā ar akmeņu, viņu sita ar koku, viņš sēdēja bieži cietumā. Tur nebija komfortabli, ka pat tagad tas ir komforts, kāds šodien ir cietumi. Toreiz tie nebija komfortabli, bet viņš bija apmierināts. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zināja, ka tāds ir mans ceļš, man jāiet ir šis ceļš, un tāda ir Dieva griba. Un tāpēc caur šo uguni izejot, cilvēks iesālās. Man visas lietas nāks par labu, un es palikšu šajās lietās efektīvāks, un es vēl palikšu dedzīgāks tanī visā. Es attīrīšos, tā kā zelts ugunskvēlē kausēts. Tātad te ir teikts, ka savu dzīvību zaudē manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ka es šodien gribu nes šo evaņģēliju cilvēkiem, un tāpēc es nekaunos. Tālāk ir teikts, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli, bet zaudē savu dvēseli, jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu, jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunas, šai laulību pārkāpēja un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Tad, kad cilvēks nav kļuvis par upuri, viņam ir kauns no viņa klases biedriem, aiziesim uz ielu, paevaņģelizēsim. Ja? Svešā pilsētā ok, bet ne manā. Man klases biedri ieraudzīs, ka es steigāju ar kaut kādam brošīm. Man kauns. Ja? Tas nozīmē, ja, ka es dzīvoju vēl ar domām, ko par mani domās. Bet man maz nozīmē, kā Pāvils saka, ko jūs par mani domājat. Ja? Es pats, viņš saka, pat neesmu sev tiesnesis. Kāpēc Pāvils tā varēja teikt? Kāpēc viņu nevarēja nekādīgi aizķert? Tāpēc, ka viņš bija nolicis sevi, kā rakstīts Romiešiem 12.1.2. Es lieku jums pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašus. Nevis dusmības vārdā, ja jūs nenodosiet sevi pašus. Jūs gan ūdens kristības pieņemat, bet tas vēl nerunā par to, ka cilvēks ir tiešām nomiris. Ka viņš ir uz altāra. Varbūt uz tanī dienā viņš bija uz altāra. Bet uzlien uz altāra tas upuris, tāds rāms, dievkalpums. Pēc tā dievkalpuma tā kā sāk atsieties atkal lēnītēm, nolien nost no tā altāra, no tā upuru vietas un skaties jau iet savus ceļus. Bet Dievs saka, ja jūs vienreiz sevi nodevāt, tad esiet pilnībā ar tādu domu, ka jūs esat nodevušies pilnībā man, lai darītu to, kas man ir tīkams. Tāpēc, ja mēs esam ar to kungu, un ja mēs esam izlēmuši, tad Dievs, es gribu, lai tālāk viss piepildās, kas ir tavā plānā, tad atceries to, ka Dievs saka, nodot pilnībā, netraucē man. Jo kad tu būsi par upuri, kad tu būsi nodevies man, tev būs ļoti liela uzbrukuma. Tev būs ļoti liela uzbrukuma no dažādiem gariem un cilvēkiem un reliģiozās pasaules. Un tev vilks uz visām pusēm. Bet
ja tu redzēsi savu mērķi, ja, tad tur ir teiks, ka nododi sev pašu par svētu, par dzīvu pirmkārt, man jābūt dzīvam, nevis nošļupušam, dzīvam, svētam un Dievam patīkam upuru. Un tā ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi. Necenšties konkurēt, arī konkurence ļoti slikta, draudzē, kaut ko konkurēt. Mums katram ir savs aicinājums, miesā ir katram savu vietu, mums nav ko konkurēt. Mums ir viens mērķis, Dieva valstības celšana. Tā ir jūsu garīgā kalpošana. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties savā sirdsprātā, lai jūs saprastu, kas ir Dieva griba tieši uz tavu dzīvi, to, kas ir tīkams, to, kas ir pilnīgs un to, kas ir labs. Tad tas var būt tikai tad, kad tu esi attiecībās, kad tu esi tuvībā ar Dievu, kad tevī tur iekšā neplosās tās kaislas un viss tas tavs gribu. Ja? Un trešais, tas ir upura sindroms. 2. Korintieši 11:20. Paskaties, jo jūs panesat, ka kāds jūs kalpina, ja kāds jūs izsūc, ja kāds aplaupa, ja kāds nicina, ja kāds jums sit vaigā. Jā, Bībelē teiks, tā doma nepretojies ļaunam kopībā. Bet es ticu, ka kristieši tie nav tādi kā futbola bumba. Sper, tur, šur. Viņiem nav savas teikšanas, viņi jēriņi ir. Viņiem nav, viņi tādi arī tāpēc atnākuši pie Dieva ir, ka viņiem nav bijis spēka šai dzīvē, viņi bijuši tā kā atmesti un nav tikuši galā ar sevi, un tāpēc atnākuši pie Dieva. Zini, un tāda doma daudziem ir. Īstenībā tas nav tā. Mums nevar izsūkt, mūs nevar mānīt. Mēs varam pateikt savu stingro nē, es neatļaušu man kāpt tev uz pleciem un nokārt kājiņas. Tev jābūt nē, man jābūt ir zem Dieva rokas, tā ir pazemība, bet ka kāds mani grib izsūkt, izmantot, ka kāds mani grib degradēt, ko tas cilvēkam dara, ka viņš iemanto visu pasauli, tagad es visiem centīšos būt labs, un lai tikai šis cilvēks neapvainojas. Varbūt tas ir tas, ko mēs teicām par tiem narcisiem. Un viņi bieži ļoti daudz, viņi ir, es redzu tās sievas, un arī varbūt sievietes arī var būt narcisti, kuras savu vīru vienkārši tā kā viņai visu laiku maz līdz lidmašīnai jau. Kamēr lidmašīna nenopirks, vispār netuvojies man klāt. Ja? Bet reāli, ka var redzēt, ka tas cilvēciņš, viņš vienkārši tevi no visām pusēm, vienkārši viņš tevi degradē, viņš apvainojās, un tu pēc tam, un tu jūti, ka tu visu laiku esi, ja ne ar viņu, bet tu esi kontaktā, tu domā par to, tu par to bezkaunību, un tu baidies pateikt, jo tur tas cilvēks, viņš ir ar varu, ar garu, un tu baidies, viņam patīk, būs eksplozijas, būs nepatikšanas, būs pēc tam ieriepšana, jo tas Jezebel, tas ir kareivīgais gars. Viņš tāpat nepadodās, tas reāli karēvis, līdz pēdējiem, viņš spiedienu radīs, viņš tur ziņas sūtīs, viņš vēl kaut ko, lai tik viņa grib piepildās, jo tādam cilvēkam nav vārda nē. Un tāpēc cilvēks paliek par upuri. Un zini, ir cilvēki, viņš saka, es nezinu, ko ar to vīru darīt. Viņš ir kā čemodāns bez roktura. Ot jau pamest žēl un nest ir neiespējami. To es varu teikt, reiz ir ar vecu cilvēciņu, ar kuru tu vienkārši tev kāds ir piemets, ja, un viņi tur manipulē ar tevi, un tu tur šito, ja nē, es tu izdarīšu kaut ko ar sevi, es visiem pastāstīšu, kas tu pa kristieti, un tu jūties vienkārši, tu esi izmantots, tu esi upuris vienkārši, bet ne upura dēļ, un tu vienkārši stulbi jūties, manipulācija, bezkaunība, un beigās saka, ka tu neko priekš manis nedari, tu vispār nekas, tu ļaundaris, ja. Un tas ir tas, kas cilvēku degradē, kas ievaino, nospiež, un šis cilvēks nekad nevarēs pilnībā piepildīt to, ko Dievs vēlas. Tāpēc nekļūstiet, dārgie, par upuri. Vienkārši tādam cilvēkam pasiet stingro. Nē, nebūs tā. Bet viņš pēc tam ar to cilvēku tu sarunās kaut ko. Viņš tā kā labs paliks, ja, uz mēnesi. Pa to mēnesi viņš izdomās plānus, viltību, lai pēc tam atkal tevi izsūktu, jo principā tas viss ir sātanisms. Jo ko dara sātans? Viņš ir kā dēle, viņš ar magnētu, viņš pievilina, tāpēc kā cilvēks par upuru, ko es teicu par to, ja, banānu, ka no sākuma liekas viss forši, tāds laipns, tāda laipna, viss tāda mierīga, tāda, jūs varat šajā istabiņā varētu, jā, man istabiņa, istabiņa, es uz krēsliņu varu apsēsties, jā, krēsliņš man. Paiet 2 mēneši,
kāpēc jūs tur šito te nesakārtu, kāpēc te tā smirt, kāpēc jūs te nemazgātu? Ārā no manas istabas. Te tas cilvēks, viņš tāds ļoti tāds kulturās, es jau nekā pēc tam. Arī tāpat ar to cilvēku, ar kuru jūs iet attiecībās. Es ar tevi varu draudzēties, vai es varu būt tavā komandā, jā, tu man uztic, jā. Kāpēc tu mani? Un tas ir dažādās sfērās arī, kad sajietās kopā divi. Viņš no sākuma tāds laibs, tāds kulturāls, bet pēc tam vienkārši parādās pavisam cita seja. Un tas ir tas, ko izdarīja Sātans ēdienas dārzā. Tas ir viltīgais, tas ir liekulīgais, un tas ir gars, tāpēc tam garam konkrēti. Viņš grib tevi izraut no tava aicinājuma. Viņš grib, lai tev nav lūkšanas dzīve. Lai tu vienkārši jūties tā nicināts, pazemots, un tu nespēji pēc tam mīlēt. Tu vairs nemīli ne sevi, tāpēc, ka tu esi tāds upurs, tas neko nevari, tev visu laiku tas cilvēks arī degradē, ka tev nekas nesanāk, tu visu laiku esi slikts. Un tādā veidā tev nav lūkšanas, tev nav prieka, tev nav laimes, tev vispār gribās ātrāk kaut kur aizmukt. Vienkārši atstāt šo Latviju, atstāt draudu, kaut kur vienkārši skriet projām. Tāpēc, kad ir gars. Un tāpēc tam garam jādod, krievi saka, atpor. Upuri būs, atcerieties to, neslava būs. Pateiks, ka jūs visbriesmīgākais, šausmīgs cilvēks, divkosīgs, mēlis, liekulis, 100%. Uz baznīcu iet, tur tēlo, ja? Ok, kaut kāds laiks ir jāpanes. Bet atcerieties, kā Bībelē teiks, ka atstājiet vietu Dieva dusmām, jo viņš ir sacījis, es atmaksāšu. Vienkārši Dievs visu savā laikā sakārtos. Galvenais, kas tādā brīdī nezaudē savus spēkus, nezaudē savus resursus, jo viņi ir vajadzīgi labiem, veseliem cilvēkiem vai tiem, kuri ir slimi, bet kuri sauc, man vajadzīgi ir veselība, palīdz man, iedod man padomu, ko man darīt. Es grimstu. Eju un tērē uz tādiem cilvēkiem vairāk spēku un enerģiju, jo tie izsūks visu tevi, un tu ne sev nevarēsi palīdzēt, ne citiem atnāks depresija, lūgt negribēsies, draudz negribēsies nākt, un viss pilnam degradāts. Nekļūstiet par upuri, nekļūstiet. Un es, kā vēl ir tāds, kā es arī pieminēju, Filipiešiem 4.18, jā, ir finansiālais upuris. Pāvils teica, lai cilvēki palīdz finansiāli, bet viņš to teica, lai cilvēkiem būtu alga caur to. Un te ir teikts tā, to jūs uz Tesaloniku vienreiz un otrais sūtījāt manām vajadzībām. Ziedojums savāds priekš Pāvila kalpošanas, jo viņš veidoja draudzi, bet viņš neņēma no draudzēm. Bet viņš ļoti daudz kalpoja, kaut ko viņš arī centās tur teltis šūt, lai kaut kā sevi atbalstītu. Bet viņš bija grūtībā, viņš varētu savākt. Vienkārši kalpošana, man vajag vienkārši dzīvība, man vajag arī palīdzībai citiem. Kaut gan, ziniet, ir ar kalpotājiem kā ir. Viņa vajadzības, viss, kas viņam ir, tas viss ir tik un tā Dieva lietai. Neesat pamanījuši? Tas nav kaut kādām, ekstrām. Viņa vajadzības, tas ir viss tik un tā saistīts kaut kādā mērā ar kalpošanu. Ar Dieva evaņģēliju, ar Dieva valstību. Ne it kā es meklētu dāvanu, bet es meklēju augli, kas vairojas jums par labu. Dievs jums par to atmaksās. Es gribu, lai jūs esat bagāti, lai jūs neesat neauglīgi. Es visu esmu dabūjis, un man ir pa pilnam. Esmu piepildīts, kopš saņēmu no Epafrodīta jūsu dāvanu, šo saldo smaržu, Dievam pieņemamu, patīkamu upuri. Tas var palikt pie tevis. Bet man tā patīk upurēt, man tā patīk atraut no sevis. Jā, egoisms miest, egoisms saka, man. Jo kāds teica tā, ka tu šādi, tad tas tā kā mīlīgi ir, ka tu pie sevis. Bet, kad tu šitā sāc stumt, tad tā kā pirksts sāk laust ārā. Tā kā neļoti, nē. Un mīrs tavs es, tāpēc tas viss veicina tavu dzīvi, un tad tu redzēsi, kā Dievs to kā smaržīgu upuri pieņems. Un tu redzēsi to, ka tava dzīve, viņa vienkārši tāda būs atplaukus, un tava dzīve arī būs svētīta. Dievs atmaksā, Dievs svētī arī šeit virs zemes. Un tālāk pēdējais ir slavas upuris. Tas upuris, slavas upuris, bieži vien ir celts uz tā, ka tavā dzīvē ir tāda salauztība. Ļoti grūti ir. Pasties Psalms 50, 14. un 23. pāntā. Nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildi visaugstākajam savus solījumus.
Ja, tad mēs apsolim Dievu un kalpot tam kungam, bet es nesu kā pateicību, kā upuri. Par ko pateikties? Kāpēc tas ir kā upuris? Kāpēc tas ir liekas kaut kas tāds smags? Tāpēc, ka man īstenībā ir ļoti grūti pateikt, Dievs deva, Dievs ņēma, lai tā kunga vārds ir pagodināts. Un tālāk 23. pāntā ir teikts, kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā. Un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Tad es pienesu Dievam pateicību, un es tādā veidā Dievu godinu. Ko nozīmē tas upuris, ko mēs runājam, upura sindroms? Tas ir tas, ka es esmu neapmierināts ar to, kādā ģimenē es augu. Saprotu, tu tā kā neieraugi tās iespējas, kuras ir ok. Es esmu upuris, kādā valstī es dzīvoju, kāds man tagad ir finansiālais stāvoklis, un tas ir tas sindroms, no kura tu netiks. Tev nebūs vienkārši svētības, tāpēc, ka tu neredzi iespējas. Un tu tikai žēlojies, un tu neturi Dievu godā, ka Dievam ir liktenis, kaut kas ir paredzēts. Nevarēja būt tāpat manā dzīvē, ka notika tas un tas. Tāpēc, ja es esmu pateicīgs, un Bībelē teikts, Efeziešiem 5:20, esiet pateicīgi Dievam vienmēr un par visu, kunga Jēzus Kristus vārdā. Ja? Tātad, ja es zinu, ka Dievs kontrolē manu likteni, ja es zinu, es eju kaut kādiem apstākļiem cauri, un esmu jau kaut kam izgājis cauri, es zinu, ka tas ir par labu Dievu valstībai. Ka viss būs svētīgi, ka viss būs brīnišķīgi, lai tava dzīve atplaukst, lai tu neesi samīdīta puķe, uz kuru kāds bija uzkāpis. Varbūt tevi ir izmantojuši, varbūt bija apsolījuši, ka precēs un vienkārši bija paņēmis puisis to, ko vienkārši gribēja, un tu kļūji kā upuris vienkārši. Izmantoja un aizgāja. Un tā daudz bija tavā dzīvē, un tu vienkārši jūties tāds samīdīts. Bet zini, kā paņem 100 eiro rokās, piemēram, ja? Un zini, viņš ir samīcīts. Viņš varbūt ir nomest zemi un ar kājām ir sabradāts. Bet ja tu viņu pacēl un izlīdzini, bet tur ir vērtība tik un tā 100. Kaut samīcīts. Atceries to, ka varbūt tu esi samīcīts, bet tev ir ļoti liela vērtība Dievu priekšā. Viņu vienkārši vajag izlīdzināt, vienkārši vajag sakārtot. Jā, varbūt tas ir zem kājām cilvēkiem, bet tik un tā vērtība ir. Tāpēc ir mūsu puse, kas mums jāizdara, ir Dieva puse. Tāpēc varbūt tu jūties kā tāds upurs, varbūt tu jūties tāds degradēts, tu jūties tāds neapmierināts, tāpēc ir tā kurnēt, kā mēs sakām, nekurniet, bet tas ir upura sindroms, kurnētājs. Tas ir upuris, viņš tāpēc kurna. Viņš nav apmierināts, ka viņam kaut kas nav iedots, ka ar viņu liktenis nav pareizi, Dievs ar viņu nav pareizi apgājies, ka man būtu iespēja Dievu vietā būt, es būtu citu darījis, tas ir upuris. Tāpēc, ja tev šodien ir tāda visu laiku tā kā sevi žēlošana, tā kā apraudāšana, tu arī tā kā saka, tā kā paraudiet, tā kā izaicina cilvēks, tas ir upuris, tas viss tevi runā, un tāpēc tu esi neapmierināts, kāpēc tu nepienāc, kāpēc tu man nepiesni, kāpēc tu neredzēji, ka man asara nobira, tu esi augsts, tev augsta sirds, tev ir cieta sirds, tu mani nemīli, un visādi tādas lietas notiek. Bet īstenībā tur ir upuris vienkārši. Tur ir problēma cilvēks viņam iekšā, un tāpēc notiek tas viss liekais, un liekie runas, tukšās runas, liekās emocijas, liekas visādas šķelšanās, šķiršanās. Tur vienkārši nebija iekšā atrisināts tās iekšējās problēmas. Un te ir teikts 51. psalmā, 19. pāntā, upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauztu un sagraustu sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Mēs esam šodien šeit. Jēzus saka, esmu nācis, lai dziedinātu. Ne veseliem vajadzīgs ārsts, bet slimiem. Un ja mēs pie viņu iesim, viņš noteikti dziedinās mūsu sirds. Viņš paņēmis mūsu slimības, mūsu vājības. Viņš ir paņēmis mūsu rētas, viņš bija visa rētām, lai mēs būtu atbrīvot no tām iekšējām rētām.